Grīziņkalnā vienu rītu cilvēki pamodās un konstatēja, ka ir ievestas dažādas būtiskas izmaiņas satiksmē, pamatā viņu pašu labā. Viņi gan to nenovērtē, jo viņi uzskata, ka šīs izmaiņas viņiem nav vajadzīgas. Bet kaugurniece Marta pirms kāda laika atbrauc uz Rīgu un nodibināja biedrību Grīziņkalna apkaimes biedrība un sāka savu priekšvēlēšanas kampaņu, lai iekļūtu Rīgas domē. Viņi iekļūta tajā, bet, kā izrādījās, tagad sakara ar pašiem Grīziņkalna iedzīvotājiem ir maza. Šeit gan pārmetums pašiem Grīziņkalna iedzīvotājiem. Jūs brīdināja, ka šie cilvēki, kas šajā biedrībā ir, tie ir politiski angažēti ar vienu mērķi – veidot politisko karjeru. Nu, lūk, savukārt tagad mēs redzam, ka šiem cilvēkiem ir nospļauties par to, vai jums tas ir ērti vai nav ērti. Ko Marta pateica tikšanās ar jums? Pagaidiet pusgadu, gan jau pieradīsiet. Es, protams, kā labs kaimiņš, pārakstījos par šo iniciatīvu, ka jāceļ šie jaunievedumi. Bet mums pēc pusgada ir atkal vēlēšanas, un tad es aicinātu cilvēkus tomēr vērtēt, kurš un kāpēc pēkšņi ir tik aktīvs, no kurienes viņš ir radies, vai aiz viņa nestāv kāda jau partija vai jauki cilvēki, kas tam dod padomus, kā pareizi rīkoties. Un Grīziņkalna iedzīvotājiem šī ir mācība gan jums, ka pēc 4 gadiem ir, protams, kad ir jābalso, jāpiedalās, jābalso, bet ne par Martu Katello. Un arī pārējām apkaimēm. Diemžēl vairums no to, ko jūs esat iebalsojuši, nepārstāv jūsu intereses.